Es tā priecājos, ka ir sedācijas iespēja. Es domāju, ka es joprojām dzīvotu ar platīti šobrīd, ja nebūtu šādas iespējas. Sedācija bija iemesls, kāpēc es biju gatava implantam. Man šķiet tādas mazas manipulācijas, kas ir vienkārši zoba labošana, es neveiktu sedācijā, nav nepieciešamības. Ja vien mums nav tik ļoti bail. Ja tas ir vienīgais risinājums, kā mēs esam gatavi savest savu mutes veselību kārtībā, absolūti dariet to sedācijā. Nevis zaudējiet zobus. Tas ļauj šo procesu piedzīvot tā mierīgi un ārstu uzraudzībā. Tas jau nav kaut kas tāds, ko mēs paši sev nozīmējam. Ja? Ārsts tomēr pārliecinās, vai mums to vispār var veikt. Ja? Un tas notiek ārstniecības iestādē. Tas nav, ka mēs kaut kur to darām. Ja? Redz, man vairs nav arī bail no tādām mazām manipulācijām pēc implanta procesa. Kaut kā tās bailes ir pārvarētas. Iespējams, es šeit kabinetā esmu bijis tik daudz, ja, ka tās bailes vienkārši saprot, labi, te nav ko baidīties. Cilvēkiem, kuriem ir ļoti bail, absolūti es iesaku. Vai es zaudēju zobu, vai es savedu mutes veselību kārtībā sedācijā, zobu zaudēšana nav man šķiet variants.